Cienījamie radioklausītāji, sveicinu jaunajā gadā, 2012. gadā raidījumā, ja mani ļaudis pie mikrofona Talvalds Talbergs, un šodien sveicinu arī jūs, brāļi, 2012. gadā, un jums tā privilēģija, ka jūs esat pirmie šajā raidījumā šajā gadā. Un vai nav skaisti tā, viss ir jauns, viss ir sācies tāds, tā kā, liekas tā, paņem tīru baltu lapu un tagad sāksim rakstīt un dzīvot. Sveicinu studijā Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas jauniešu centra vadītāju un vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Sveiki. Un Gulbenes draudzes jaunā paudze mācītāju Rolandu Braču. Sveicināti. Kā jums ir iesācies šis jaunais gads? Ja, man ir tāda sajūta, ka jaunais gads ir nevis iesācies, bet turpinās viss tas, kas ir noticis vecajā gadā, ja? Un ka tas jaunais vecais tā ir tikai tāds punkts, kur tu vari kaut ko novērtēt, paskatīties, izvērtēt, bet ka principā jau viss turpinās, ja? Ka tas laiks, tā laika skaitīšana, tās ir kaut kādas robežas, kas ir noteikts un vajadzīgs, mēs to redzam visā dabā, bet ka principā priekš tādas cilvēku darbības un kalpošanas, tas, es saku, tā ir kaut kāda atskaita, bet principā man ir tāda sajūta šobrīd, ka viss iet uz priekšu. Ja. Bet tev nav tāda svaiga sajūta tāda, ka tu sāc jaunu baltu lapiņu? Nav tā, piedod. Tu vienkārši turpini to Es turpinu savus lapiņus, jā. Jā, protams, ar tām baltām lapām ir vēlēšanās sākt dažos jautājumos visu no sākuma. Diemžēl ir tā, ka ir grūti ar tām vecajām lapām aizmest viņas prom un tie kļūdu labojumi, kas tur ir veikti pagājušajā gadā, tās lietas ir jāņem vērā, protams. Kā jau katrs gads sākās ar dažādām apņemšanās momentiem un, protams, gribās kaut ko jaunu. Un svarīgi jau, lai tā ikdienas rutīna tos mūsu sapņus arī šajā gadā nepadara par nerealizējamiem. Jā, lai piepildās un lai tiešām Dieva žēlastība jums ir un jūs draudzēs un tajā darbā, ko jūs darat. Paldies, saku arī mūsu klausītājiem Ilmāra kungam, kurš atrakstījis kontekstā ar pagājušā gada raidījumu 21. decembrī. Raidījumā, ja man ļaudis, uz raidījuma beigām izskanēja mācītāja Andra Opengēma frāze. Viņš savā mīlestībā dod dzeloni miesā. Par šo rakstu vietu esmu dzirdējis vairākus viedokļus, kur ticīgo domas dalās. Vai Dievs ir tas, kas dod dzeloni miesā? Rolandi. Grūti pateikt viennozīmīgi, bet visādā ziņā Svētajos rakstos Bībelē ir tāda rakstu vieta, kur Dievs pirmajā personā saka tā, ka no manis viss, gan ļauns, gan labs. Tāpēc es domāju, ka darbā ar katru no mums, Dievs, kas ir radījis debesis un zemi, un katru no mums, viņš tomēr zina, kā mūs vadīt, kas mums ir vajadzīgs, un droši vien, ja kādam no mums ir vajadzīgs kāds dzelonis vai dzelonītis, vai piedodiet par tiešumu, zinām iemaukti katram no mums, es pieļauju, ka tas var būt Dieva inspirēts pasākums. Jā, es noteikti domāju līdzīgi, kā mēs to traktējam, vai tas ir Dievs, kas dod, bet arī Svētie raksti saka, ka visi mūsu galvas manti ir saskaitīti. Neko mēs nevaram bez Dieva ziņas, un vai mēs sakam, ka Dievs pieļauj šādus dzeloņus, un man atkal gribās teikt, tiešām, ka kādreiz šie dzeloņi ir tieši tie, kas mūs atgriež pie kaut kādām tādām, patiesām, dziļām, jūtīgām sirdīm, bet ka bez tiem dzeloņiem mēs brīžam ieaugam taukos, ja tā var teikt, ieaugam tādā labsajūtā un zaudējam īsti kontaktu ar kaut kādām, ar citiem cilvēkiem, ar žēlsirdību, ar līdzjūtību. Man liekas, ka to arī varēja ļoti adventa laikā redzēt, teiksim, visu šīs labdarības akcijas, ja? Un parasti vienmēr ir tā sajūta, kāpēc tiem cilvēkiem tur jācieš tā, un nabaga vecāki vai nabaga bērni. Bet man tās domas bija tādas, bet kāda būtu mūsu sabiedrība, ja nebūtu šādu bērnu? Ja?
vai kas tad mūsos izraisītu kaut kādu līdzjūtību vai žēlsirdību? Nu, tā kā, jā. Piekritīs, ka es tev piekrītu, kāda būtu sabiedrība, būtu ļoti cietsirdīga, ļoti augsta. Egoistiska. Bet tāpat laikā tu negribi, lai tavā ģimenē būtu šis bērns. Protams, pilnīgi noteikti. Un es negribētu, lai arī vispār sabiedrībā būtu tādi. Protams, bet man liekas, ka arī tas, ko mēs kā ticīgi cilvēki arī saprotam un skatoties uz pašu Jēzu Kristu gal galā, ja? Kad ir lietas, kuras mūsu dzīvē ir jāpieņem, ka tiešām, un tas ir tas ticības izaicinājums, ka tas nav tikai, ka Dievs tev svētī, tev viss būs, tev viss labi, bet ka mēs piedzīvojam zaudējumus, mēs piedzīvojam ievainojumus, bet tas, kas man palīdz šīs krīzes pārvarēt, ir tas, ka es uzticos Dievam, ka Viņš mani mīl, un tātad, ja kaut kas manā dzīvē tāds notiek, tad tam ir kaut kāds lielāks plāns, jo Dievs nav teicis, es rūpēšos par to, lai tu labi jūties. Nu, nē, ja tas lielais plāns ir mūžīgā dzīvība, ir pestīšana, nu tā. Bet tāpat laikā Dievs arī saka, ka Viņš grib, lai jūs esat veseli. Faktiski, paskaties paradīzes dārzā. Tur nebija nekāda dzeloņa. Ne Ādamam, ne Ievai. Sākotnēji. Bija jau tas koks, kas tur stāv kā dzelonis, un pēc tam viņus ievaino. Es domāju, arī tas koks nebija tas, jo tur bija kāds cits, kas nāca un tev pamudināja un rāpoja tev pretī. Vēl kāds interesants jautājums. Kā jums šķiet, vai pirmie apustuļi, rakstot vēstules draudzēm, pilnībā bija pasargāti no Sātana meliem un viltībām? Jo mēs zinām, ka Sātans nāk kā gaismas eņģelis. Ko nozīmē būt pilnīgi pasargātiem? Katrā ziņā mēs redzam, ka apustulis Pāvils vienā no savām vēstulēm ļoti strikti faktiski norāja Pēteri, pat ļoti atklāti runā par to, ka Pēters kaut kādā brīdī ir liekuļojis, ēdot ar pagāniem, un tad, kad atnāca jūdi, viņš tad norobežojās. Līdz ar to mēs redzam, ka, protams, ka cilvēkam arī, ja viņš dzīvo ticībā, viņš var kaut kādā brīdī, kaut kas viņu var aizraut, bet es ticu, ka tās vēstules, ko apustulis Pāvils raksta un Jānis raksta, ka mēs redzam, ka tas tiešām nāk caur Dieva garu. Jau mēs neredzam šeit, jo man liekas arī, ka tā atšķirība, kā mēs varam varbūt atšķirt, ka tas, kas nāk no Dieva gara, tas ceļ Dieva baznīcu. Tas, kas nāk no ļaunā gara, tas Dieva baznīca rauj. Un faktiski baznīca lielā mērā, īpaši pirmos gadsimtus, ir iesaistīta šajās kontroversālajās lietās, kur nāk visādas citas vēstules, apokrifi un tā tālāk, kur baznīcai bija jābūt ļoti piesardzīgai, lai nepieļaut. Tieši tā kā, autors saka, ka rodās kaut kāds viltus apustulis, un arī gal galā apustulis Pāvils nemitīgi brīdina par šiem te viltus apustuļiem, viltus brāļiem, kas nāk un grib piemaisīt Kristus evaņģēlijam kaut kā no savu cilvēciskā. Bet es ticu, ka apustuļi, apustulis Pāvils, kas mums ir Jānis, ka tie ir tiešām dievbijībā un Dievu garā atstājuši vēstules, kas ir Dievu gara iedvesmotas. Kā jau pirms brīža Tālivaldu teici par to, vai es atvainojos, kolēģis, par šo te kārdinājumu, kas nāk līdzi cilvēkam jau no ēdenes laikiem. Un tad es domāju, ka šeit varbūt ir jāsaprot, un man vienmēr rada bažas tāda pagātnes idealizēšana un kalpotāja idealizēšana, ka zināmi kalpotāji vai tur pirmapustuļi vai pirmbaznīca ir bijusi pasargāta, viņi ir bijusi pilnīgi svēta, tīra un šķīsta. Es domāju, ka tomēr Dieva vārds mums rāda to dzīves realitāti. Un manā skatījumā šeit varbūt nav tik daudz jāpievērš tā uzmanība, bija šie kārdinājumi vai nebija, tāpat kā šodien, vai mums ir, vai jums ir, bet kā mēs ar viņiem tiekam galā, kāds tad ir tas mūsu pamats, cik mēs stabili stāvam uz tās klints un spējam tomēr ieraudzīt to racionālo kodolu un saskatīt visā to Dieva darbu. Jā. Bet piekritīsiet, ja ir šādi vai kārdinājumi, vai viltības, vai meli, vai kas tas iespaido jūsu darbu. Un es domāju, šeit mūsu klausītājs Ilmārs arī kontekstā uzdod nākošo jautājumu. Vai Bībelē rakstītais vārds 100% ir no Dieva?
Jo, redzi, tāpat kā jūs iespaido, un, teiksim, kāda saņemt apmelojumu, jūsu apmelojošu vēstuli, jeb informāciju. Ja vienalga iepriekšējā nedēļā ir kaut kas tāds noticis, kas jūsu prātu visu ir paņēmis. Un jūs tagad uzkāpjat kancelē un tālāk. Savā veidā tas ir jūsu iespaidojis. Jūs nevarat pilnīgi noslēgties no tā. Tur ir pozitīvā puse, ka šis gadījums varbūt ir vēl kādiem. Un jūs runājot kontekstā ar svētajiem rakstiem, palīdziet risināt vēl kādiem tādu pat, varbūt līdzīgu situāciju. Bet ko jūs sakat? Bībele rakstītais vārds 100% no Dieva. Jā, nu tur es tā domāju, ka tas jautājums ir, kā mēs to izprotam, ko nozīmē, kā cilvēks izprot, ka 100% no Dieva, un kā mēs, teiksim, protestantu baznīcā sakam, ka Bībele ir 100% Dieva gara iedvesmota. Ja? Un ko tas nozīmē, ka, ja mēs runājam, teiksim, šo vārdu iedvesmots, ka Dievs tātad ir noteiktā veidā pamudinājis, ja, kaut ko paveikt, teiksim, un mēs redzam, ka Bībele, ka viņai ir noteikts mērķis, ja viņa atklāja, kāda ir Dieva darbība. Kāda ir Dieva darbība cilvēcē un kā cilvēce atbild uz šo Dieva darbību. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka šādā veidā skatoties tiešām, ja, svētie raksti ir 100% Dieva iedvesmoti. Un, protams, ja saprotot atkal, kā es saku, ka aiz katras cilvēka rīcības ir kaut kāds Dieva pamodinājums, uz kā cilvēks atbild. Vai nu viņš atbild piekrītoši, vai nu viņš pretojās tam, ja, bet visai svēto rakstu, teiksim, tam kopumam viņam ir noteikts mērķis, ja, parādīt, ka Dievs cilvēci vēlas izvest ārā no grēka stāvokļa, ja, un vest pretī uz pestīšanu. Un kā tas notiek? Cauri laikmetiem, ja, un tā tālāk, tā tālāk. Cauri arī iepriekšējiem jautājumam, un šeit es domāju, ka ar šiem jautājumiem ir ļoti viegli tikt galā, saprotot, ka jaunās derības laiks ir tāda brīnišķīga fāze civilizācijai, kad ir dots visiem svētais gars, par ko ir teikts, ka tas ir padomdevējs, mierinātājs un aizstāvis visās lietās un visos jautājumos. Un tad, ja mēs saprotam, ka vecajā derībā, kā jau mēs pat runājām par šo te svētā gara darbu, kas tika izlietas caur praviešiem, caur cilvēkiem, izņēmumu kārtā varbūt, tad šodienas kristiešiem, šodienas ticīgajiem cilvēkiem ir iespēja šīs lietas pārbaudīt tieši katram personīgi, caur svēto garu. Piedzīvot, pārbaudīt, tad kur šeit ir maldi, kur šeit ir patiesība, kur šeit ir tā cilvēciskā deva klāt. Un varbūt komentējot šo tieši jautājumu par tiem 100%, ka mums jau ir jābūt atkal pietiekoši reāliem un nobriedušiem savā ticībā, saprotot, ka tiklīdz kaut kur iejaucās cilvēks, tā ir pieļaujamas nepilnības. Kaut vai, teiksim, es pats zinu pēc savas pieredzes, ka bieži vien viena daļa ir tā, ko man šķiet, ko es saņemu no augšienes. Tad otrs līmenis, daudz zemāks jau ir tas, kā es to saprotu. Un pavisam cita lieta, un diemžēl vēl mazāks procents ir tas, ko es ar to spēju izdarīt, ko es it kā esmu saņēmis no augšienes. Un tad, protams, jā, inspirācija no augšienes ir, bet kā katrs cilvēks ar to, ko viņš var realizēt, kā viņš var to atspoguļot, cik mēs satiekoties ar eņģeļiem, pēc tam to informāciju spējam tālāk kādam nodot, saņemot vīziju, kā mēs spējam to atstāstīt. Man jums, cienījamais mūsu klausītāji Ilmāra jautājums, jūs pieļaujat 0,0001%, ka tas nav dievvvārds? Es skatos šeit, jūs rakstat Bībeli ar mazo burtu, tad es pieļauju, ka jūs domājat, ka tomēr tas nav 100% dievvvārds. Ja mēs pat pieļaujam šo 0,001%, ka tas nav dievvvārds, tad kurš tad būs tas 0,01 jeb 2%? Kura rakstu vieta? Kuru mēs paņemsim? Kristus pie krusta, manis jau pieminētais ēdensdārs,
jeb skatīsimies tad to 0,01%, kas ir rakstīts atklāsmes grāmatā. Skatīsimies praviešus, vecos praviešus, kādu no tiem ņemsim ārā. Mēs nonākam totāli absurdā. Vai nu mēs pieņemam, ka tas ir no vāka līdz vākam. Viennozīmīgi Dieva inspirēts, pareizi, kā jūs sacījāt. Viennozīmīgi Dieva gara inspirēts vārds. Tas ir ticības jautājums. Pareizi. Patiesībā ticības jautājums. Jā, ticības jautājums. Protams, citiem Bībele ir kā vēstures grāmata. Jā, man liekas, arī tas tā, piedod, ka es tev pārdaucu, arī tas izprates jautājums, jo, kā mēs saprotam tiešām, ko tad nozīmē tā inspirācija, jeb iedvesme, tas ir kaut kā tā, ka mēs tā kā uztveram un tā kā kādreiz, ja saka mēdī, es uztveru kaut ko un tad es tikai pierakstu. Un ja mēs pat paskatāmies svētajos rakstos, piemēram, atklāsmes grāmata ir tapusi pavisam vienā veidā un vienā kontekstā ar vienu mērķi, ja, teiksim, vēstules ir kaut kas cits, Jāņa, teiksim, evaņģēlija, bet visam ir konkrēts mērķis, ja, un aiz tā visa ir galā šī te Dieva klātbūtne, Dieva darbs pie cilvēka, ja. Ja, un tā kā tu teici, vai tad atklāsmes grāmata ir vairāk inspirēta, tāpēc, ka Jānis ir pierakstījis viņu tādā tiešā atklāsmē, ko viņš ir redzējis, un vai evaņģēlijs ir mazāk, vai tā, ja? Tieši tā, jo te ir tas moments, ja mēs ņemam kaut ko ārā. Man ir bijušas arī interesantas diskusijas, piemēram, Jonas grāmata, tā esot leģenda. Tas ir stāsts, kas pēc tam gadu laikā ir vienkārši iekļuvusi iekšā svētajos rakstos. Un mani tas tik ļoti šokēja, ja pareizāk sakot, dusmīgu darīju. Kā tā? Kā tāds vispār, es pat gribētu teikt, absurdas domas ielikt iekšā? Tādā gadījumā Jēzus vārdi attiecībā uz zīmi, un kur mēs tūlītās arī lasīsim par zīmēm, tad Jēzus ir melojis. Jo viņš saka, ka neviena cita zīme netiks dot kā Jona zīme. Un tad, ja paskatieties, te ir burtiski tā, daudz jūs arī esat dzirdējuši par to, ka, jā, Bībelē ir daudz pretrunas. Tur viens raksts pret to, un tas raksts pret to. Nav šīs pretrunas. Ja es gribu saskatīt kaut ko patiesu, tad Dieva gars parāda, ka viens otru papildina, ja viens norāda uz nākošo. Iedomājieties šie te pravietojumi, Jesai, Jeremija, par to, kas notiks pēc cik 100 gadiem. Un tie pravietojumi, kas, paskatieties, tagad ir kaut vai tas pats atklāsmes grāmata, kur mēs, pareizi Rolands sacīja, mēs jau šodien taustam to visu. To, ko Jānis redzēja atklāsmē Patmos salā. Un mēs to nevaram nekādīgi nesvītrot, ne maznozīmīgāku, jo katrs rakstu galiņš ir kā pierādījums tam, ka Dievs ir dzīvs. Un Dieva plāns realizējās šodien. Lasīsim tālāk, turpināsim Jāņa evaņģēliju, 6. nodaļu. Un sākot ar 28. pāntu, atcerēsimies, mēs pagājušajā gadā apstājāmies pie tās situācijas, kad Jēzus bija pabarojis vairāk kā 5000 vīrus. Un, protams, nākošajā dienā ļaudis meklēja viņu atkal un skrēja uz to pašu vietu, bet neatrada, un pēkšņi redz, ka viņš ir citur, un tad ļaudis jautāja, kā tad tu šeit nokļuvi. Un sākot ar 28. pantu, tad tie Jēzum sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Jēzus atbildēja viņiem, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tad tie sacīja Jēzum, kādu zīmi tu rādi, lai mēs to redzēdami tev ticam? Ko tu darīsi? Mūsu tēvi mannu ir ēduši tuksnesī, kā ir rakstīts. Viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, nevis Mūzes jums ir devis maizi no debesīm, bet
mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Tie viņam sacīja: Kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus sacīja viņiem: Es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Brīnišķīga raksturvieta gadu iesākot. Viss gads mums priekšā, jauni plāni. Mēs nākam pie Jēzus, gribam, atveram Dievu vārdu vaļā, lasam. Kaut kas mums pietrūkst, kaut kas mums durās, kaut kāds dzelonītis, kaut kas tur un tagad īsti nezinām. Kungs, mēs gribam, ka mēs visu laiku esam pēduši. Vai mēs negribam visu gadu būt pēduši? Un šeit Jēzus runā, atkal man patīk, citā dimensijā varētu teikt. Un ļaudis jautā no sava redzes viedokļa. Lūdzu. Jā, tas, ko es redzu, šeit ir tādi divi ļoti, ļoti svarīgi lielumi, mums katram ļoti pazīstami, ja, ka jūdi, teiksim, viņi šeit vaicā, un viņi bija pieraduši domāt, ka viņa attiecības ar Dievu ir pakārtotas likumam. Tas, ko viņi dara, vai tas, ko viņi nedara. Ja? Un savukārt Jēzus šeit pilnīgi skaidri, viņš saka, tātad tie viņam vaicāja, ko lai mēs darām? Ko lai darām? Un tas ir tas vienmēr tā cilvēciskā motivācija. Es domāju, arī es kā kristīgi ticīgs cilvēks savā garīgās dzīves sākumā, man tas pirmais jautājums bija, ko lai es daru? Ja, kas man ir jādara? Kas man jādara kā ticīgam cilvēkam? Kas man jādara kā mācītājam? Lai tad tā Dieva žēlastība būtu kopā, lai tā Dieva svētība un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Un tu tā aizraujies ar darīšanu, un tu tik ļoti dari, ka tu vienā brīdī pat nepamani, ka patiesībā tas, ko tu dari, tas ir vairāk priekš tevis paša. Ja? Un ka tu pazaudēji to, kas tad veido tās tavas attiecības, ja? un ar Dievu, un tā ir ticība. Un ka šajā ticības telpā tu paliec tādā bērnībā, ja? Tajā sinepgrau, tu viņu iekonservē, tam tu neļauj augt un attīstīt, tu neļauj Dievam ienākt sevī un tu neļauj sev vairāk savīt, bet tu visu laiku kaut ko mēģini darīt. Un tad mēs piedzīvojam ļoti bieži, ka nonākam krīzē. Ja, jo mēs darām, mums spēka aizvien mazāk, žēlstības aizvien mazāk, un tad mēs kļūstam aizvainoti, jo mums liekas, kā mēs taču Dievs tik daudz priekš tevis darām, bet žēlastības nav, svētības nav, mēs jūtamies aizvien vairāk garīgi izsalkušāk un izslāpušāk, ja, un galā mēs nonākam, ja, pilnīgi kādā citā vietā, nekā mēs esam iedomājuši. Bet jūs paši esat piedomājuši pie tā ticība un darbs. Darbs ir ticēt. Darbs ir muļķa mierinājums. Ticība ir muļķa mierinājums. Parasti to saka. Un tagad jūs pārvēršat, ja Jēzus saka mums, tas ir Dieva darbs. Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tātad te ir vēl kas, es varbūt tā mazliet savādāk jautāju, lai atklātu patiesību. Atkal to, ko tu saki, darbs. Jā, mēs esam tendēti, un piedodiet, mēs tiekam mācīti. Mēs tiekam nepārtraukti, pat gribētu teikt, saistīti ar visādiem noteikumiem. Tad, kad tu darīsi tā, tad tu dabūsi šo. Jā, un tas notiek, es nerunāju to laicīgā vidē, bet tas notiek garīgā vidē. Tu vairāk lūksi, tu vairāk dabūsi. Jo lūdzēt, to jūs dabūsiet. Tu vairāk lasīs, vairāk būs gudrība. Bet tur arī ir taisnība savā veidā. Bet ar kādām sirdīm, ar kādu sirdi es to daru. Bet šeit ir tas apslēptais, ka, redz, es jau arī nevaru, es no rīta, ja es pamostos, es domāju, tagad tā, visu dienu es ticēšu. Un jo es esmu lasījis, tas ir tā kunga darbs. Atkal. Es jau nespēju ticēt. Jo tas ir, redz, ka te ir rakstīts, tas ir
Dieva darbs, ne mans darbs. Dievs dara, lai es varētu ticēt. Tad faktiski, kas te paliek no manis? Man ir vienīgi tikai paļāvība uz viņu. Jo viņš manī iedod šo ticību. Protams, es varu stingri norobežoties no tā, ko Dievs dara, jo citreiz ir tā, es nācu pie Kristus. Nu, draugs mīļais, kad tu tur nāc pie... tur neko nevarēja atnākt pie Kristus. Kristus nāca pie tevis, viņš tevi atrada. Man šķiet, ka šeit ir tāda brīnišķīgas paralēles, par ko šeit 28. pantā mēs lasījām, tad viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie darbiem, un pēc tam Jēzus salīdzina, ja jūs darbs ir, ka jūs ticat, proti, kas ir raksturīgs jebkuram normālam darbam, darbam ir jābūt rezultātu. Proti, tad, kad es kaut ko daru, pēc manas darbības ir jāpaliek zināmam produktam. Pie tam nevis vienkārši, kas ir pašpatēriņš, ar ko bieži vien, kā mēs nu pat noskaidrojām, sirkst mūsu baznīca un sirkst mūsu kristietību, mēs pārvēršamies par tādiem kristīgiem budistiem, piedodiet, kas nodarbojas ar pašpilnveidošanos. Mums ir aizvien jaunas atklāsmes, mums ir aizvien vairāk kaut kādas gudrības, mēs dziļinamies, mēs šķīstamies, mēs pilnveidojamies, bet patiesībā jau man šķiet, ka uz ko Jēzus mudina, ka 34. pantā, tie viņam sacīja, kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus viņam sacīja, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāks, tam nesauks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Ka tas mūsu ticības darbs ir tomēr cilvēkiem parādīt ceļu pie tās maizes, kas remdē šo izsalkumu. Man šī tēma ir ļoti aktuāla kopš pagājušā gada, kad mēs uzsākām šo telts kalpošanu, kad mēs pilsētās rajonos liekam lūkšanu telti. Ātri uzstādām saskaņojumu ar pašvaldībām. Un es teikšu godīgi, brāļi, es esmu nonācis pilnīgi citā pasaulē. Es esmu nonācis pasaulē, kur cilvēki sauc pēc Jēzus un brēc pēc Jēzus. Viņi nāk klāt tām grupiņām, kas mēs tur esam bijuši, ķerās pie rokām. Cilvēki saka, jūs varat par mani palūgt, man Dievs ir vajadzīgs. Cilvēki nelūdz par brīnumiem, kā šeit ir rakstīts, pie kā mēs esam paraduši. Ja ir ticība, tad ir dziedināšana, ja ir ticība, tad ir ļauno garu izdzīšana. Cilvēki brēc pēc grēku piedošanas. Nu, varbūt tāpēc, ka šodien ir grūti arī tīri finansiāli un fiziski. Ir arī tādi cilvēki, bet ir cilvēki, kuri nāk ar Dieva apziņu, Dieva meklējumos. Un tas ir tas, un cilvēki saka, tas ir tas, ko es no oktobra mēneša izbaudījis, atļaujiet teikt, uz savas ādas, ka cilvēki ar asarām acīs saka, jūs esat mācītājs, jā, esmu. Viņi nevaicā ne par konfesiju, viņi nevaicā ne par ko citu. Vai var par mani palūgt, man Dievs ir vajadzīgs. Man grēki nospiež, man ir grūti, ko lai dara, bet ja mēs palūgsim, Dievs ienāks manā dzīvē. Un patiesībā šie cilvēki nākot pie tevis, viņi tev sludina. Vienīgais, kas man ir jāizdara, jāpaņem viņi pie rokas, jāpalūdz vienkārši elementāri grēku nožēlas lūkšana. Ja ir par rokai, mēs iedodam tos evaņģēlijus, kas ir pieejami, parādam virzienu uz tuvāko draudzi vai vēl kaut ko. Un es domāju, ka šie ir tie mūsu ticība, tā mūsu ticība un tas darbs, kuram tad ir jābūt galvenajam rezultātam, dvēseles, kas aiziet, kas piepilda debesu valstību. Jo uz doto brīdi būsim godīgi un atzīsim, ka mēs vairāk esam norūpējušies, lai dvēseles piepilda mūsu draudzes un baznīcas un mūsu konfesijas, nekā vairāk rūpējamies par to, lai cilvēki tomēr piepilda debesu valstību. Nu, es tev bišķiņ palabošu. Caur mūsu baznīcām un ofisiem, lai piepilda debesis. Protams, tas es nekādā gadījumā nenoliedzu to darbu, ko dara draudzes un protams, draudžu celtniecība. Tā ir... Bet tā ir taisnība, ko tu saki. Tā ir pilnīgi taisnība, un es tev pilnīgi piekrītu tam, jo kāpēc tad mēs sludinām un kāpēc mēs sakām, šodien jau ir tā vajadzība pēc tīra, vienkārša evaņģēlija, redz, kur Jēzus Kristus ir dzīvības maize. Runājot par šo 35. pāntu, es esmu dzīvības maize. Kā jūs to izprotat?
Ja, es gribēju mazliet vēl parunāt par to, ko mēs nu patās runājām, jo es redzu, ka, teiksim, tas, kas te notiek, kad viņi saka, ko lai darām, tātad, ko lai mēs darām, tad, ja es saku, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis, tas, ko Tāla teica, nu, ka jūs ticat, tas ir Dieva darbs, bet kur ir tā problēma? Ir tā problēma, ka viņš atklāja, viņš saka, bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Ja? Un tad ir tas interesantais, nu, ka mēs redzam, ko Dievs dara, jo tas ir tas, ko Jēzus saka, ka Dievs reāli dara visu priekš tā, lai jūs ticētu, lai jūs varētu ticēt. Viņš ir sūtījis mani, jūs esat redzējuši caur mani, ja? Kā Dievs rūpējās par jums, tur ir tā 5000 paēdināšana un tā tālāk, ir tā mācība, ko Jēzus sniedz, ja? Vienalga pa maz. Nākošais vajag brīnumu. Jā, bet viņš saka, jūs esat redzējuši Dieva darbu, bet jūs neticat. Un tur ir, un man liekas, ka tad ir tas lielais jautājums, tas izaicinājums. Mans jautājums, kāpēc tavuprāt netic? Redzot. Jo tas ir ļoti svarīgi. Arī mums kā tautai. Mēs kā tauta esam piedzīvojuši fantastisku Dieva žēlastības darbu. Absolūti. Mūs atpestīja no važām, mūs atpestīja no totalitārismu, mūs atpestīja no visāda veida savienībām. Mēs bijām brīvi ar savu teritoriju, ar savu visu, ar savu valodu. Dievs svētīja Latviju, karogu, vispār fantastiski. Un tāpat laikā redz, kur šodien daudzi prasa to, Dievs parāda zīmi, jā, nu, kā tad nu šitā te mums ir iznāca, kur tad tu mūs esi, un nu atkal sāk pa jaunu dziedāt. Dievs tava zeme deg. Nu, piedod man. Nu, kaut kur smieklīgi. Paši esam kūlu dedzinājuši, un, nu, es tā cilvēcīgiem vārdiem, paši esam notriekuši to zemi līdz vaiprātam. Paši esam iztirgojuši to zemi līdz vaiprātam. Un tagad nu, mēs sauksim Dievs tava zeme deg, tu esi vainīgs, mums ir krīze tāpēc, ka tu neesi par mums rūpējies. Tas ir spļāviens Dievam sejā. Diemžēl, jo mēs esam tā tendēti, acīm redzot, vai tas ir cilvēciskais faktors vai kaut kā, teiksim, gēnu mantojums mūsu tautai, es nezinu. Bet, protams, ja mēs paskatāmies uz to pašu brīvības atgūšanu, nākās atcerēties, ko Tautas frontes kongresā, ja nemaldos, tas bija ne kongresā, bet arī milzīgajā sapulcē Meža parkā, ko teica kāds no Tautas frontes līderiem, ka mēs neiesim Kristus ciešanu ceļu. Latvija neies Kristus ciešanu ceļu. Latvija ies saules ceļu. No saules ceļa līdz skuju takai, diemžēl, viens solis, kā izrādījās. Tāpēc, tad, kad mēs netiekam galā, ejot pa to saules ceļu, nu, tad mēs kliedzam Dievs tava zeme deg. Roland, pasaka lūdzu tavas domas, kāpēc cilvēki neredz Dieva zīmes, jeb to, ko Dievs dara? Un, protams, ja viņi neredz elementārās lietās, tad kur tad nu vēl vairāk saprast? Tad, kad jau sāk pietrūkt maize, kur vēl vairāk saprast, ka Kungs, ka Kristus ir tā dzīvības maize? Nu, es jau šeit domāju, ka nekas nav mainījies pa šiem 1000 gadiem cilvēces vēsturē, ka tieši tāpat nāca Mesija, viņu neviens nepamanīja, kaut arī visa tauta gaidīja, un viņš atnāca notikumu biežņā. Bija cilvēki, kas ticēja un redzēja. Bija cilvēki, kas neticēja, neredzēja. Tāpat arī šodien, un mani vairāk gan mierina tas, ka tomēr ir cilvēki, kas redz Dieva darbu, kas novērtē Dieva darbu, kas rēķinās, kas godā Jēzu, kas kalpo viņam, kā nu māk. Nu, cenšas. Un es domāju, ka tomēr, neskatoties uz to visu, lai kā arī iet un lai kādas absurdas lietas notiek mūsu zemē, es domāju, ka jebkurā gadījumā Jēzus joprojām valda, un viņš ir kungs pār visu, kas notiek pasaulē. Un joprojām es domāju, ka Dieva vārdam ir spēks, ir teikts, katrs, kas piesauks manu vārdu, tiks glābt.
Un ja Latvijā, es domāju, ne 10 cilvēki šodien piesauc Jēzu, lai Latvijā turpina kaut kas mainīties. Jā, un tā cīņa ar šo te cilvēcīgo faktoru, pats Dievs cīnās ar cilvēcīgo faktoru, jau kā šodien runājām kopš ēdenes laikiem, diemžēl. Jā, es domāju, tā problēma starp redzēšanu un neticēšanu ir tā, ka, ja es gribu redzēt, tad un pieņemt, ka tiešām tas, ko es redzu, ir īstenība, ir patiesība, ja, tad man ir kaut kā jāatbild tai. Un pie tam jāatbild tādā veidā, ka tas ietekmē milzīgi manu dzīvi. Ietekmē milzīgi manu izolāciju. Tas ir, teiksim, ka mēs runājām, patās Kristus ir piedzimis, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ļoti vienkāršā vārdos ir Jura Rubeņa grāmata ar šo nosaukumu Dievs ir tepat. Ko tas maina manā dzīvē, ja es tiešām atklāju, ka Dievs ir tepat? Ja, un tas maina visu. Ja, tas maina visu. Un es domāju, tā problēma ir tāda, ka man ir drošāk, ka es palieku tajās savās pozīcijās, tajā savā pasaulītē, tajās pat savās ciešanās, ja, ar saviem dzeloņiem, nekā es ieraugu vienu milzīgu izaicinājumu, ja, kur kaut kur, un es domāju, vienmēr ir ļoti interesanti, ka cilvēki, tad, kad viņi ir sadzirdējuši Dievu vārdu, tad, kad viņi ir ieraudzījuši, varētu teikt, ka Dievs ir viņu dzīvē, ja, ka daudzi no viņiem saka, es jūtu, ka mana sirds, mana dvēsele pēc kaut kā ilgojās, un es nevarēju saprast, kas tas tāds ir, ja, bet es nebiju ilgu laiku gatavs tā kā iet un ieraudzīt un atzīt, ka tas, pēc kā man dvēsele ilgojās, ir Dievs. Un tajā brīdī, kad es atzinu, tajā brīdī viss šīs pārmaiņas manī notika. Tātad, ja, tas ir tas izšķirošais, ja, ka es redzu, bet es tomēr palieku, es neesmu gatavs, es neesmu vēl gatavs atvadīties, neesmu gatavs vēl izlēmt, neesmu gatavs pieņemt šo lēmumu, ja. Man vajag atkal varbūt ieraudzīt kaut kādu brīnumu, lai uz mikrosekundi es tā kā piedzīvoju, bet jā. Tik un tā nē. Kādu brīnumu tu gribētu redzēt? Nē, jā, es saprotu, jā. Un te es uzdodu jautājumu visiem klausītājiem, un arī mums kā sabiedrībai, arī mums kā kristiešiem. Kādu brīnumu es gribu redzēt? Ja es prasu vēl Dievam brīnumus un zīmes, es došu tādu mazu piemēru. Kā jūs domājat, cik tavā draudzē Gulbenē un tev šeit vecajā svētajā Ģetrūdzē, cik tev būtu pieplūdums, cik tev katru svētdienu būtu jāorganizē dievkalpojumi? Ja pēkšņi, pieņemsim no nākošās pirmdienas, tas kungs katru dienu, īpaši Latvijai, viņa mīļajai izredzētajai zemītei, dotu mannu no debesīm. Katrs varētu savākt. Cik vajag viņam tai dienai? Tikai tai dienai, protams, vēl. Un sestdienā vēl tu savāc, un svētdienā nav. Debesis aizslēgs, bet sestdienā savāc tik, cik dubultīgi. Kādu domā, cik tev būtu? Tas nav jāstrādā, nav maizi jāpelna, cepi, bļinas, pankūks un vēl visu, ko vāri putru debes mannā, latvieši jau māk vārīt. Pasaulē tādu putru nezinu. Ļoti garšīgi. Un viss ir. Un no vienas puses, mēs taču varētu lūgt, kungs, dod tu mums īpaši, jo tavu zem mēs esam. Lieta jau tāda, ka dažādi brīnumi no cilvēcīgā viedokļa, es domāju, notiek visās draudzēs, visās baznīcās. Tā ir dziedināšana, tā ir ļaunu garu izdzīšana, apzināti, neapzināti. Un, teiksim, savukārt, atbildot tieši, kas notiek Gulbenē, ir bijuši brīnumi. Ir bijuši izdziedināti cilvēki pārdabiskā veidā, lūkšana laikā cilvēkam tiek izdziedināti muguras skriemeļi, viņš ar šo vēsti apskrien visu pilsētu. Ja būtu tāds brīnums, kas visus
Grūti prognozēt, jo šīs dienas sabiedrība informētības ziņā un piedodiet, garīgās biezādainības ziņā tomēr atšķirās no tās sabiedrības, kas bija 2000 gadu atpakaļ, kuri bija pieraduši. Viņi dzīvoja saskarsmē ar pārdabisko. Mēs esam aizmirsuši. Pat ja mēs runājam, teiksim, cik viduvējs cilvēks saskarās ar pārdabisko, tas ir tad, ja viņš aiziet pie zilnieces, pie tantiņas, tādā līmenī. Tāpēc man nav ko, es nezinu, es neesmu domājis par to. Zinām, man liekas, tā problēma būtu līdzīga tā kā viņiem tur, kad no vienas puses viņiem tā kā to mannu bija vienu brīdi pietiekoši, bet pēc tam viņi teica, bet mums ir tā manna jau tā jau... Līdz acīm, ja mums tās ir bijis, es domāju, ka mūsu laikos ar mannu jau tu nevienu vairs, ja, tur nepiemānīs, ka tur uzreiz tev prasīt, un kur tad ir, ja, īrbes, ja, vai, kaut ko tādu. Nosakti kredīti maksājumu. Jā, šīs visas lietas. Redziet, es šo piemēru devu, un paldies, ka jūs palīdzējāt to atspoguļot faktiski mūsu cilvēcīgo, ja pareizāk sakot, demonisko alkatību. Mums nepietiek. Mums nekad nepietiek. Un mēs negribam iet pie Kristus. Mēs negribam iet pie Dieva. Ja mēs ejam pie Dieva, tad mēs ejam, lai dabūtu no viņa kaut ko. Bet nevis, lai slavētu. Nevis, lai viņu pielūgtu. Lai pateiktos par visu, absolūti par visu. Vai viņš dod, vai viņš nedod. Viņš ir tas, vai viņš dod, vai viņš nedod, un es pateicos. Arvien vairāk es saprotu, kungs, paldies tev, ka tu man nedod. Jo laika distancē, mans jau ļoti vecs piemērs, ko es savā dzīvē piedzīvoju. Es lūdzu tam kungam, kungs dod man Zaporožets savā laikā, padomu laikos. Un pēc tam es sapratu, kungs, paldies, ka tu man neuzklausīji šo te lūkšanu. Tas būtu ārprāts, ko es ar viņu būtu darījis. Mums cilvēcīgi šeit jau arī cilvēki tikai domā par to, lai viņi būtu pēduši. Viņi nāk pie Kristus un saka, rāda mums tagad kādu zīmi, mēģina tikt, ja pareizāk sakot, lidot līdz tam Kristus lidojumam, garīgajam lidojumam. Bet grūti iet, bet tāpat laikā paskatieties, cik brīnišķīgi iedvesmojušie vārdi katram mūsu klausītājiem, man, jums, brāļi. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Jā, es domāju, tā atbildot uz to, ko tu patās teici par to, ka mēs it kā ejam pie Dieva, lai visu laiku kaut ko viņam prasītu un lai Dievs kaut ko mums dod, ka tajā pirmajā impulsā tā ideja jau ir pareiza. Jautājums ir tikai, ko mēs prasām. Vai ne? Protams. Ja, un kad šeit mēs redzam, ka patiesībā, ja mēs prasām Kristu, ja mēs prasām Dieva klātbūtni, tas mūsu dzīvi piepilda ar visu, cik mums ir daudz vai maz, pietiek, pietrūks, ja? Tas mūs padara pēdušus, tas mūs dara, ka mēs jūtamies tās Dieva žēlastības satverti, ja? Jo tas jau tajā brīdī, tas, ko tu teici, mēs spējam Dievu slavēt par jebkuru lietu. Par to, ka mums ir daudz, maz, mēs esam veseli, mēs esam slimi, ja? Jo mums ir tas pats galvenais, tās ir tās attiecības ar Dievu. Bet ja mēs primitivizējam šo te impulsu un gribam iet pie Dieva un kaut ko viņam atkal, ja, izkratīt no viņa maisa, varbūt vēl kaut kas priekš mums tur ir palicis, ja, tad man liekas. Redz, cik interesanti šeit mums ir rakstīts. Neesmu skatījies citos tulkojumos. Kas pie manis nāk, tātad te ir mans darbs, ka man ir jānāk pie tā kunga. Un otrs ir, kas man tic, tam neslāps. Jo vieglāk jau ir ticēt tiem brīnumiem un gaidīt brīnumus, jo viņi no manas puses neuzliek man nekādu atbildību. Es esmu prasītājs, es esmu pieprasītājs, man ir virkni jautājumu, kāpēc nenotiek tā, kāpēc nav tā, kāpēc tas nav pareizi, visi nepareizi. Bet tad šis solis, kad patiesībā mēs nākam pie Jēzus,
tur jau acīm redzot arī ir šī dilemma, par ko mēs runājam iepriekš, ka tas uzliek virkni pienākumu no manas puses tomēr. Kaut vai par to pašu pateicību visās lietās, par visu esat pateicīgi. Paldies. Jā, es ļoti atvainojos, mūsu laiks ir ļoti aizsteidzies. Laiks kļūs arvien īsāks. Mums ir jārunā ātrāk, jeb neko darīt. Paldies, brāļi, jums, lai Dieva žēlastība jums ir šajā gadā un lai Dievs īpaši jūs svētī, cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un atcerieties šo brīnišķīgo pantu, 35. pants Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā, 2. daļa. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam, nekad. Lai Dievs jūs svētī, visu labu.